Against the Valka. Sveiks, vecozēn. Noskatījos tavu video par policistiem. Tā izsmējos. Tiešām vajadzēja man vakar jau noskatīties, vai dienu iepriekš būtu vēl smieklīgāk. Izsmējies. Ir tik daudz ko pastāstīt, vecozēn. Tas ir smieklīgi. Un pirmkārt, tas ir 100% mēns, kas to visu ir uzrakstījis. Jo diezgan nesen draugos nokomentēja bildi, kur, var sakot, ceļa policija Latvijā, nezinu, kaut kādā tur nostūrī, tas neizskatījās lielā pilsētā, bet bija izlikuši speed kameru, radaru, kā viņi sauc, ātrumu to kameru. Bija izlikuši reāli aiz veikala tā, lai tur nevar redzēt. Tur 100% ieberziens ir. Jo sevišķi, ja tur esi kaut kāds vietējais, kas tur tāpat ar savu golfiņu tur vīlē, ja, savus, nezinu, 70 km/h caur village visu laiku. Un vārds sakot, es kaut ko nokomentēju sakarā ar to, ka, reiz kā menti tas slēpjās ar sienām, un tas viens čalis baigi uzēdās uz manis, un es reizi varēju pateikt, pēc tā, kā viņš raksta, ne pat tā, kā viņš runā, vai pēc, kā viņš pauzes ietur, es reizi jau pateicu, tā, tu esi ments. Un viņš man sāka stumt augumā, kad pa mentiem tur un pa musariem, tur savu cilvēki, mums tikai tādi, kas tur sēdējuši zonā, paceļ rokas augšā, cietumā nās bijis, cerams, ka nekad arī nebūšu, un likumu reti, kad pārkāpju. Tā kā neesmu zornieks, bet vienalga sauc visas lietas, kādos vārdos vēlos un kādos gribu pats, un īpaši neinteresē, ko menti vai policisti vai citi cilvēki man domā. Man ir daži pazīstami arī ceļa policisti, labi ceļa policisti, kas skan jau ļoti reti, un jā, mēs vispār zinām, kāpēc cilvēki iestrāva ceļa policistiem. Bet tas tā, man liekas, ar šo mēs varam pacelt lielu tēmu, jo man jau ilgi gribējās kaut ko pastāstīt par to visu. Jūs video skatījos vairākas reizes to, kur jums policijas darbinieki pajautāja to un šito. Var sakot, par to visus pašā sākumā es vēlējos pateikt tikai to, ka es pats nodarbojos pārsvarā ar apsardzi. Man ir neliels apsardzes uzņēmums. Un tā kā mazliet no autoritīvā režīma kaut ko saprotu, arī ar armiju un tam līdzīgiem iestādījumiem. Un ir ļoti smieklīgi man, pieņemsim, skatīties, kā cilvēki mēģina izturēties tādos brīžos, kad viņiem ir mugurā formas, cilvēki, kas jūtās augstāk par citiem. Bet vienu es jums varu pateikt, labs policists, apsargs, kā cits cilvēks no likuma iestādes. Par tādiem cilvēkiem varētu pateikt tā, ka labs, autoritīvs cilvēks ir tas, kas autoritāti neizmanto. Okay? Jūsu video varēja 100% redzēt, ka abi policisti viņi pienāk, ja, tā, kas te notiek, ja, mēs te likums esam, mums te formas ir, ja, skaidrs, mums šaujamais arī ir, ja kas. Tur kaut kāds steiks ir, var iet bombušu klapē centrā tirgu. Forši, ne? Es uzskatu, un es varētu pateikt no savas pieredzes, ka pats vieglākais vienmēr cilvēkiem runāt ir ļoti cilvēcīgās manierēs. Un citēju tādā veidā, ka, kā piemēru, teiksim, es pieskatu arī vairākus naktsklubus. Un ļoti bieži gadās, ka kāds cilvēks pienāk un nostačī tas un tas puika tirgo narkatu. Okay? Es varu vienkārši viņu pieiet, jā, aiz škvārkas vilkt viņu ārā vai vēl kaut ko. Var visāds tādas variants izmantot. Es varu viņam vispār neko neteikt, nobīties vai vēl kaut ko. Pats labākais, ko es vienmēr daru, ir es aizvienu aprunājos cilvēku, ja viņš uzreiz neizrāda savu agresivitāti. Es pieklāts viņam pasaku, tā, vecozēni, klausies, tāds variants, jā. Es varbūt es kļūdos, bet ja gadījumā es nekļūdos, tad mums ir problēma, okay? Kā būtu tā un tā. Pieņemsim jūsu gadījumā, ja es būtu policista vietā, ja? Es pieietu pie jums čeki un pateiktu, tā, zēni, tāpat kā teica, ir 2-3 cilvēki, ja, kas parasti mašīnas fenderiem vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Vai tā, Džeki, jūs reku notika tas, ka jūs gājāt garām tā mašīnām, tur nomirgoja lampačkas, ja? Un es pieļauju aizdomas, ja, ka tāda un tāda lieta varētu notikt. Ja es kļūdos, es ļoti atvainos, bet vai es jums varētu palūgt 3, 4, 5 minūtes jūs dārgā laika,
mīļie cilvēki, un vienkārši izsitīsim papīrus fiks cauri. Ja nav, es ļoti atvainos, ka tā, bet, jūs paši saprotat, mēs šeit esam, lai jums kalpotu, ja, lai aizsargātu tavu mašīnu, kādu citu cilvēku mašīnu, lai pieskatītu, kas ielām notiek. Jūs paši saprotat, varbūt pieļauju, ka es kļūdos, ja, ka jūs nesat tur ne zagļi, nekas, bet, mums jāpieskata visi, un tā kā bišķi izskatās, bišķi, tā striomna, tā kā mēs varētu izsist cauri. Un es domāju, ka pret tādu jautājumu lielākoties nekad nav negatīvas atbildes, ja. Ja arī negatīva atbilde ir, pieņems uzreiz, tad var sākt spiest uz citām lietām un var teikt uzreiz, klausies, ja, beigās, man ir formas troķis, visi, jā, vajadzēs, sasiesim, vientīsim busā, kāds prikals, izsitīsim cauri, nebūs, tev nav nekas slēpjums, Ja tev ir kaut kas slēpjums, tad sasiesim tāpatās, nestraucies. Es vienmēr mēģinu uz to cilvēcisko bazaru izvilkt, ja, un 99% gadījumu, cilvēki tomēr saprot, jo pirmkārt ir, ja tu kādu aizturi, apturi, uzdod jautājumus, pirmais ir jāatvainojās. Tāpēc cilvēkam varbūt, viņam tur uz bēriem jāiet, vai viņš tikko darbu pakās, saprot, tu nezini, kas viņam dzīvē notiek, un no tā ir atkarīgs, kādu atbildi tu no viņa iegūsi, vai arī neiegūsi tajā pašā laikā. Lielākoties cilvēki tāpēc izturās, kā tu pret mani, tā es pret tevi, ne tā ir. Redziet atkal, es domāju, te daļa no problēmas tā, ka varbūt policijas skolās tādas lietas nemāca, ko vajadzētu, ja? Un nākošais ir tas, ka cilvēkiem ir pazudusi ticība policijai. Paprasi jebkuram cilvēkam, kāpēc, ko domā par ceļniekiem? Ceļnieki tādi šitādi, ja? Reti kurš ceļnieks tev apstādinās, pateiks, jau vecais, tu 10 km pārsniedz, ja? Nevajag, pasties, ja, pieņemsim, tur Ziemassvētku vakars, taču negribi tu tur nokrašot savu mašīnu, tur, nezinu, kā no bērnu nomiris, vēl kaut kas nomīt. Uzmanies, piebremzē, nav nekur jāskrien. Latvijā uzreiz ir tā, 10 km pārsniedzi, vai man čirks kabatā, vai tev 2 soda punktus razu, saprot. Neiet runa, saprot, par to, ka kādam kaut ko iemācīt vai pastāstīt, ja, Džeki, nebrauc svētdienas rītos, ja, tāpēc, ka poha vēl ir, saprot, vēl to vēl pa smirti, saprot, nebrauc, un nav droši, tāpēc, ka uz strēmu var uzkāpt, ja, kaut kur iekrašosies, būs liels problēmas. Nē, tur ir tā, saprot, svētdienas rīts pienāk, visi zebras astēm stāv, ja, un tagad kušķi pelnīs, saprot, tā tam nav jābūt. Jāmēģina cilvēkam iedot mācību un jāpaskaidro, kāpēc, kas tā ir, saprot. Nevis tikai biedēt ar lielākiem sodiem, kas un ko un kā. Bet tā jau atkal teorētiski, tīrākā latviešu politika. Un galu galā tagad ar darbiem visiem ir ļoti slikti, ne tā, lielākoties visiem ir slikti, un visi mēģina nogriezt budžetus visās instancēs un tautas iestādēs un kur nekur. Tā, es nezinu, Ziltiņš vēl pie šprices ir? Ziltiņam, pieņemsim, tam pašiem ceļiniekiem, uzdosim jautājumu. Ziltiņa kungs, kā jūs domājat, ja jūs griežat visur budžets nost, vai jūs no 1000 cilvēkiem, ja jums ir jāatstāj 800 cilvēki, kā būtu, ja nākamās visas vakances, kas būtu jāizpilda, būtu jāizpilda cilvēkiem tādiem, kas varētu mazliet vairāk? Galu galā darba tirgus ir atvērts, un es domāju, ka jābūt lielākiem konkursiem. Ko es par to visu domāju? Vārdu sakot, varbūt ieliekam stiprākas attestācijas, lielākus testus, kur arī varētu kādam iemācīt kaut kādas cilvēciskās spējas. Nevis tikai tā, es esmu policists, es te tagad daru, ja, un tev nav tiesības, un es te uzdošu jautājumus, un tu man atbildēsi. Tā dzīvē nenotiek. Redz, privātajos sektoros kā apsardzi, tāpēc pieņemsim šī pilsētā, kur es strādāju un ar cilvēkiem, ko es strādāju, cilvēki izvēlās manu kompāniju pāri citām kompānijām, tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku, kas strādā klubos ārā metēji, ir vienkārši gaļaspauri, viņiem patīk izdaudzīt galvas citiem, saprot. Un es cenšos tādus cilvēkus savā uzņēmumā nenodarbināt. Tā kā tas ir mans advantage. Redziet, policijā varbūt tā nav, un varbūt šādā cilvēkiem arī vajadzētu iet un sūdzēties, un varbūt kaut kas lietas labā tikt darīts. Tikai tāpēc, ka tomēr daudz, cik es zinu, visur budžets viņš griež nost, un es domāju, ka daudz cilvēkiem darbiņu vajag. Un jā, mentu bazars, konkrētākais, neko pielikt, neko atņemt, tur no tā cilvēka puses bija pilnīgi smieklīgi, un tiešām to neviens, ne tev, nevienam citam nevar noliekt.
Un vispār jau vajadzētu ieskatīties problēmu sākumā. Es uzcepšu vēl vienu blogu, bet man liekas, ka problēma sākums jau vienmēr ir no tā, ka, kur tas sākās, no visas augšējās kontrolas. Lielākā daļa, piemēram, es personīgi pazīstu. Personīgi no savas pieredzes, nevis kaut kādiem nostāstiem vai ko, kā pazīst ceļu policistus, kas sāk strādāt ceļu policijā tikai tāpēc, lai varētu kušķi ievārīt no malas kabatā. Un tam pat ir risinājumi, ļoti viegli risinājumi, ko var skatīties no citām valstīm. Ne tieši no Anglijas, kur es dzīvoju. Var arī no Anglijas, bet nav obligāti jābūt no Anglijas. Bet ar korupciju jāsāk karot ir. Un kaut kas ir lietas labā jādara. Cik pietiek roku mazgāt pa čirklis, nevar atpieties un nevajag atpieties. Tagad jau eiro. Tas tā. Bet labi, es domāju, ka domu sapratāt. Un paldies visiem, kas skatījās, kas klausījās. Gaidīšu viens no tevis kādu update. Bija ļoti smieklīgi izspējos. Un pārējie visi rāda draugi kaimiņi, brāļi, māsas un tautdēli, tautmeitas. Gaidīšu no jums komentārus, pozitīvs, negatīvs. Es atvērts visam, tikai mācos. Sekojiet manam kanālam YouTube'ā un laikojiet manas bildes. Ne bildes, bet video un šērojiet. Paldies, lai visiem labs weekends!